Dāmas un kungi, jā, dārgie pensionāri, var sakot, pie normāliem cilvēkiem ir pieņemts tā, jā, ja tev ir kaut kāda veselības problēma, jā, kaut kāda zobsāp, jā, vai kaut kāda kāja problēma, jā, vai kaut kāda sirds problēma, jā, kaut kāds tur vairogdziedzers, jā, un tā tālāk, jā, nu tu jau negaidi, kamēr nāvu pat pie tevīm atnāks, jā, nu tu ej pie ārsta un tu labo visu šitās problēmas, jā, bet respektīvi, ja tu esi kaut kādā šitās te Latvijas pensiju sistēmu važās, jā, bļaļ, kur vidējā pensija kaut kāda plus mīnus 600 eiro, jā, pasarg Dievs, jā, es negribu apbižot, jā, kādu, kurš saņem 300 vai 400 eiro, jā, bet tur pretī kāds saņem arī 800 un 900 eiro pensiju, bet tas vidējais rādītājs ir plus mīnus 600, jā, un ja mēs tagad tā loģiski parēķinam, jā, no 600 eiro jāsamaksā komunālie maksājumi, jā, jāsamaksā pa Tele2, LMT, jā, vai tur, nu, pa mobilajiem tīkliem, kas tur kuram ir, jā, var sakot, tu samaksā, bļaļ, pa ēšanu, jā, kura, bļaļ, mums arī zelta vērtē ir, jā, bez 50 eiro tu veikalā nemaz iet vairāk nevar. Un tad vēl ir zāles, jā, kas arī kosmos ir, jā, tas arī nav nekāds lētais prieks, bļaļ. Un kas tev beigās paliek, bļaļ, jo jakš, bļaļ, labākajā gadījumā kaut kādi, jā, tur 100 eiro, ar kuriem, bļaļ, tu izmainot 20 eiro banknotēs, nu tu pat dirs nevar atslaucīt ar viņiem. Respektīvi, jā, dārgie valsts vīri, bļaļ, nu, ar šādu taktiku neies krastā, bļaļ. Kāpēc pensionāram, bļaļ, jāmaksāja 70 eiro pa vizīti pie ārsta, bļaļ, un tur seko vtarāja čest maļizonskava baļeta, bļaļ, jā. Tu samaksā 70 eiro pa vizīti pie kardiologa, bļaļ, kurš tev nihujā nevar pateikt, jā. Viņš saka, bļaļ, nu es te datorā neko neredz, jā, bļaļ, jā, nu pieraksties uz nākamo vizīti, bļaļ, maksā vēl 60 eiro, un tikai tad tu uzzinās, kas tev kaiši ir, bļaļ. Tas ir vienkārši dirsā, bļaļ, jā, es nesaprotu. Pie mūsdienu attīstītajām tehnoloģijām, jā, mums ir kardiogrāfija attīstīta, mums ir rentgens attīstīts, jā, mums viss šitā te huiņa, viss medicīniskā tehnika ir tādā līmenī, bļaļ, ka tu varētu savam kaimiņu sunim diagnozi noteikt 2 metru platai sienai cauri, jā. Bet šitie ārsti, bļaļ, izdomājuši, nē, bļaļ, mēs nevaram jums noteikt neko, jums jāpierakstās vēlreiz nākamajā vizītē, bļaļ, maksāsiet vēl 60 eiro, tad mēs jums pateiksim, bļaļ, kas jums kaiš, bļaļ. Nu tā ir reāla naudas slaukšana, jā, nu es to nevaru savādāk nosaukt, bļaļ. Ņemot vērā to, ka tā medicīna, jā, mums viņi nav nekādi, jā, pēdējā pagrīdē, mums viņi, nu, diezgan pieklājīgi attīstīt, bet 70 eiro pa vizīti, bļaļ, tas varētu būt padomāt, ka tu ej pie kaut kādas, bļaļ, slavenības autogrāfu prasīt, bļaļ, un bildi, zin kā, lai uzstājas vēl, zin kā, bļaļ, kaut kāds sarkanais paklājiņš vēl pietrūksta faniem fonā. Reāli, nu tāda ir tā šī brīža situācija, bļaļ, pensionārs, jā, kurš visu dzīvi maksājis nodokļus ir, jā, kurš ir cēlis šo valsti, bļaļ, ir spiests sēdēt mājās un izvēlēties, bļaļ, zin kā, bļaļ, sirdi ārstēšu šomēnes un vairogdziedzeru atlikšu, bļaļ, nākamajam rudenim, jā, bļaļ, ja nu nenosprāgšu, zin kā, bļaļ, to jau redzēs, bļaļ. Tas ir normāli, jā, pēc jūsu domām, dārgie valsts vīri, bļaļ. Jūs gribat, lai dzimstības līmenis, bļaļ, kāpja augstāk, bļaļ, nihujā viņš nekāps pie tādas taktikas, jā, mirstības līmenis ātrāk uzkāps, bļaļ, nekā dzimstības, jā. Tas ir vienkārši dirsā, bļaļ, nu, dārgie pensionāri, es nezinu, paskaidrojiet man, jā, kā jūs galus velkat kopā, jo man vienkārši nav skaidrs, kā tu, bļaļ, ar 100 eiro atlikumu no pensijas var samaksāt 120 eiro pa ārstu vizīti un diagnozi, jā, bļaļ, tas ir vienkārši, tas nav vārdam aprakstāms, jā, bļaļ, izteicos, jā, nu, bija aizsvīlies, jā, nu, reāli, nu, dirsā to situācija ir.